Tā Kalsā. Tu gribi būt Latvijas? Jau pirmie sarežģījumi Kārlim cels sāk sāpēt. Tāpēc biļets nav nopirkts, cels jau sāk. Pērkam atradām lētās biļetes uz Deli. 13. martā mēs lidojam uz Deli. Bet tu esi bezdarbnieks vai esi oficiāls atkal? Jā, es esmu atkal bezdarbnieks. Tagad mēs rītā nokārtojam vīzas, tagad nokārtojam biļetes, vīzas, atpakaļ ceļu nav. Pirmie 600 investēti un tad vienkārši mums jālido. Kā? Saka, Tārikas galīgs. Jā, es esmu galīgs, jā. Tikko nodezinājām visu tilts, mēs nepaņemam biļešu atgriešanas, tā kā apdrošināšanas kaut kā 20 eiro ar kaut ko. Mums pat nav iespēja atgriezt biļetes. Un mums biļetes vienā virzienā, mums budžetā nav ierēķināts apakaļceļu biļetes. Laikam būs pavērts. Tā lētākā, ko es esmu. Congratulations, the issue process was successful! Mēs esam pie Rīgas Stradiņu universitātes. Nu kā, stāst, ko darīšu šodien? Es rakstīju akadēmisko gadu, lai man piesniegtu. Kā tu jūties? Ieliekot pauzes skolai? Svagi. Domāju, ka nekad nav pa vēlu, lai mācītu. Domāju, tas, ko mēs darīsim, būs tā vērts. Es teicu, kaut kas ir jāupurē. Ko tikko teici? Ko teici, Kārli? Es teicu, apakaļ ceļu vairs nav. Uz kurien? Es universitāti. Nu labi, es varu pēc gada atgriezties. Mēs ejam beidzot nokārtot tās vīzas, jo, lai aizpildītu uz vietas, to anketu, kas mums prasīja katram 5 minūtes, maksāt pusavoku vai 14 eiro. Katram? Jā, lai ietaupītu, mēs izdarījām visu paši. Ja tu izdari to pats, tu ietaupi uz vienu personu 14 eiro un kaut ko. Jā, pašā laikā nedaudz nostalģija ieslēgusies. Kā prom no ģimenes, no draugiem, no visa ierastā, ārā no savas komforta zonas, savu gultu ilgi neredzēšu, dzīvokli un visu pārējo. Sveiciens no Maskavas lidostas. Доброе утро. Jā, tikko pagulējām mūsējā guļvieta. Sāstam 2 soli kopā. Kārlis tā viss maliņas, man sāp seja kaut kādā veidā. Tu panāk pamodies, un es skatos to vienu pusi, to visu nogulēt sarkanu rītīgi. Tās galviens pat tā ieplaisis pa seju. Jā, mums vēl 3 stundas, ne 4 stundas, man liekas, mums vēl 3-4 stundas mums vēl jāgaida, tad mēs kāpjam uz Delī un lidojam tālāk. Tikko ielidojām Delī, nācām no lidmašīnas laukā un tagad mēs esam meklēt cerēt, un mūsu somas ir arī atlidojuši līdz ar mums. Es tikko dabūju zobirši, es kaut 2 dienas zobus nestīrīšu. Okay. What did you want? You were asking something. No, I just wanted to send a message of India. India is a beautiful country and people are friendly like me. Yeah. So everybody from all over the world, they are invited to come here. Yeah, everyone here. They're all invited to come here. Yes. Yeah, it's beautiful here. It is beautiful. We like it here. Nice. That's why we Indians say east or west. Yeah. India is the best and don't look the rest. That's incredible India. Incredible India. Mēs vēl skatāmies kaut kāds uzkods, ko ņemt līdz ko 30 stundu brauciens. Braucam uz Goa. Balīti.
Uz cienā šodien mēs puspudeli izdzērām ar paštaisītu šļabi. Pēc tam man uzsauca tomātu zupu. Tagad mums iedauj pusdienas un saldējā mums ir maizītes ar ievārījumu. Mums tagad taisa arī labs kolēģis būtu. Mēs esam uztaisījuši ballīti. Mums cilvēki apēr cienājam ar zelta aliņu, cienājam ar šokolādēm, latvešu poļu un viss kārtībā ballīti griežās un šis ir tikai sākums. Yeah, cheers. Let's see. And your opinion? It is really good. You like? Much better than Spanish and the Indian beer. Yes, really. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Give the girls try. Yeah. Come on. Come on. No? Just take You don't like beer? taste. No, I don't Try. like that. At all? Yeah, no beer. The other drink, not the beer. She drinks only vodka, whiskey, rum, Okay. but not beer. But not the soft but stuff. not beer. Not the We soft don't have stuff. any more Not chocolate. the softness. Yeah. Tikko uzsāpām Goa vilcienu stacijā un atturējāmies no draugiem. Un šajā momentā mēs nezinām, ko mēs braucam tālāk. Hotels, Man kaut kur ir adrese. hoteļa adrese Zostels. apmēram ir zinām. Jā, apmēram ir zinām hoteļa adrese, un tad centīsimies pa lēto dabūt tākslis turienē. Vilcienu brauciens mums ir aiz muguras. Tikko esam ieradušies hostelī un jau pirmā komplimenta tēja mums jau iesniegt. Jā, interesanti galvēšanās. Tikko Salzbrils maksāja 350 un Kāls pateica, ka Delī var dabūt par 150. Viņš uzreiz, jā, 150. Cena uzreiz sakrita, ar viņu prasīt vēl kaut kā dīvaini. Tā, mēs esam Bāgo pludmalē atbraukuši, ko mums ieteica draugs Anmols. Pirmo reizi pie ūdens tiekam. Pirmā reize pie kārtīgi ūdens tiekam. Strong and jump into the pool. Hi. Where are you from? Latvija. Where? Latvija. Oh, okay. Jā. Small country in Europe. Īsti nesapratu, kur mēs vēl esam, bet mums uzpalījās no MTV un mēs laikam filmējamies kaut kādā realitātes šovā. Holding this reality show for bartenders. So right now we are trying to organize a party, a pool party, where you have to taste the cocktails made by the contestants and you'll have to judge them. Oh, be so we will bad. judge so we're them going to as be the well. judges. Okay, that's cool. That's pretty awesome from Europe to judge games. Davai, Ari! अबे अभी गिरेगा तो पूरा वो हो जाएगा उसको पैर के उधर उधर बाहर Tu tiec augstāk? नहीं उसको ये मिलता नहीं सपोर्ट मिल रहा है उसे पूछो Jā, mēģināju uzkāpt kokosriekas vakariņas uztaisīt un nezinu, kā var pateikt, cik stulbi. Aprāvīgi. Jā, normāli aprāvos. Bet tu tik augstāk nekā 1000 jūdzēs tie džeki tik metri tikai. Izmantoju metodi, ko ieteica vietējie džeki ar vīru, ko apsien apkārt pēdām, bet notika tas, ka es reāli sačkarēju sev
parāda mūsu aprīkojumu. Jā. Aprīkojums reka ir, bet normāls. Vienkārši sačakarē pēdu. Nākušās 2 nedēļas staigāšu ar asinām acīs. Nekāpiet kokos, vismaz ap plikām pēdām. Ja dar tu zābakus, iekāp zābakus un tad var vilkt virvu apkārt un tad tu tiks augšā. Jā, neforši. Kļūdām mācās. Jā, nu kļūdām mācās. Pirmais aprīlis nav nekāds joks. Ronalds ir ar mums. Fucking soms uz pleciem un ejam meklēt autobusu uz džungļiem. Yeah! Yeah! Yeah. Life is beautiful. Bring it on! Es jau aizmirstu, cik tā somas smagi. Kāls apsēdies sieviešu sēdē. Tāpat kā tu, tāpat kā Ronalds. Jā, ok, mēs apsēdāmies sieviešu sēdē. Es uzmanām tikai invalīdiem. Ok. Jā. Tas viss strādā, mēs ejam tālāk. Esam mūsu nākušajā galpunktā nonākuši un iepērkamies veikalā. Tagad ieiet nointervēt čekus, ko viņi īstumā izvēlējušies mūsu sēdienreizē. Un? Ko jūs izvēlējās? Ko ņemam? How much cost 5 liters? Nūdels, jā, atrās. Jā. Nu, atrās. Gadījumā, jā. Jā. Nu, paņemsim vēl šitāds. Jā, šis man ir. Šāds viens ir, jā. Lai sanāk divas rīspakas un 2 šitāds. 2 rīspakas? Jā. Ok, tad parādīšu. Kāpēc kādā nostāk. Kas Kārlim ir uz somas jau? Kas man ir uz somas? Tūkstneši zābāk. Kas man ir kājās? Viss kājas, kas pārgriezts, saskrapēts. Kas mums kājās? Tas ir, tāpēc kā ārs nevar uzvilkt zābakus, mēs vienkārši mums ir vīriešu solidaritāte. Jā, mēs ciešam kopā ar viņu. Jā, solidaritāte. Es savu sabeidzu kāju, un viņi te beidz savu čumļot savu kāju. Šodien esam uz pamestas maziņas saliņas aiz Palo Lemo, kur vakar atnācām ar kājām. Pirmo naktis pavadījām vienkārši uzreiz teltī, jo bija jau tumšs, kad atnācām. Bet tā kā šeit daudz turistu lājas braukā garām, ja pludmalīt mēs tomēr sarunājām vienu, kas pēc pusstundas mums atbrauks pakaļ un aizvedīs uz nākošo pludmali, kur mēs gribējām no sākuma atrast. Bet jautri. Karsts paliek. Pulkstens kaut kāda 12 laikam ir, 10, 11 sauli augšā, ļoti karsts tagad palicis. Atbraucām ar taksu meklēt paradīzes pludmali, norādīja mūs kaut kādā džungļa virzienā. Tēvs mums reiz suņu virsū esam kaut kādā sētā, es nezinu, kas pie vēlna tas te ir. Skaitās paradīzes pludmali. Es domāju, atradīsim te ātri, piebrauks ar tuk-tuk pie pludmales, esam klāt. Šeit ej 5 minūtes, jau 15 minūti kalmā. Tur cilvēks. Tur cilvēks ir. Šeit!
Sanāk, ka aiz muguras ir paradīzes pludmale, ko mēs meklējām. Mēs meklējām tādu pamestāku un... Fuck, kāja. Un izstāst, ka mēs laikam būsim atraduši viņu. Pagaidām izstāst tiešām labi, ja neskaita atkritums, kas ik pa laikam kaut kur ir. Arī paradīzē atkritumi. Dargie kristieši, nav nemaz tik viegli tikt tajā paradīzē. Pirmais mēģinājums sasniegt kokosriekstu virsotnes bija diezgan neveiksmīgs, vismaz man. Staigāja projām ar beigu kāju. Bet tas nebaidz pārējos džeks mēģināt. Esam Gokārnas autoostā un tagad uz doto momentu tas ir Somu sargs. Ronalds ar Kārli aizgājuši nokārtot biļetes, vai, cik zināms, iespējams būs jāpērk viņas autobusā. Bet priekšā mums stāv 9 stundu garš ceļš uz Hampi. Dzirdējām, ka tā ir ļoti skaista pilsēta, vēsturiski ar daudziem pieminekļiem. Tā kā brauksim to apstīties. 9 stundas vietējā autobusā sēžot, tad būs piedzīvojumi. Prāms uz Hampi, tad nozīmē, ka mēs pēc pusotras stundas mēs tiekam iekšā vienā no dīvainākajām pilsētām. Iečakojāmies iekšā Goan Corneri, tā ir mūsu istabība. Nav nejauši, neslēdzās gaisums iekšā vēl, bet, jā, šeit var redzēt, gulta, moskīta tīkls, galdiņš, vēl viens galdiņš, loks. Bāns istabība diezgan milzīga, es īsumā teikt. Diezgan milzīga, mazliet zirnekļu tīkla, bet ko tu gribi, mēs esam džungļu vidū. Viss tur labā, man patīk. High five. You know what's high five? Yeah, this is... Bon voyage.
pie ezera. Peldamies uz pašiem savu mazā paradīzi, skaistām meitenēm. Silts ūdens, uztaisījām tikko noimīt. Trešā diena Nepālā, nemitīgi braucam visu laiku un saule baigi cepina. Man liekas, ka es pirmajā dienā dabūju saules dūrienu. Teicām, ka pēc vairāk adventures un īsumā tā ir sanāk. Pagaidām 2 postaļos, viss ir iekšā insektu pulkās, viss ir blūstas. Tagad kasamies pa naktīm, pa dienām saulē braucam, jādzer daudz ūdens vai kaut ko, lai varētu uzturēt sev pie dzīvības. Bet jā, sūdīgi hosteļi, pilna blusā, esmu saindējies ar ēdienu, ir temperatūra, cenšos izbaudīt Nepālu. Pēdējo naudu mums palikuši kaut 20,000 rupijas, kas ir apmēram 180 eiro. Tas ir viss, kas mums ir. Mēs dodamies kalnos, un mums finansējums neatļauj nopirkt ekipējumu. Mēs redzēsim, cik tālu mēs tiksim, cik tālu mēs salsim. Tā kā mums budžets gan izsīts, mums nākās meklēt citas alternatīvas, kur gulēt hosteļos, vairs nevaram apmesties hoteļos, tāpēc mēs vietējiem džekiņiem, mehāniķiem, kas mums močiem pievilka ķēdi un ieeļoja, palūdzām, ja pajautājām, vai ir kāda vieta, kur mēs varētu apmesties uz nakti, un viņš pat atrada gultas, vesels 2, salika viņas kopā ārā, un tā nu mēs te guļam. Liekam moskītu tīklu virsū, uzlikām virsū savus matracīšus, lieliksim guļamais iekšā un būsim tā kā mājās. Ceru, ka nenosalsim pa nakti.
Izpeldies, davai, es filmēju, brauc. Izmēri, cik tur dziļš. Malac. Krīti! Ar ko mēs ēdam vakariņās? Latvieši ieceļītie Voltoni. Tikai šeit maksā lētāk laikā 15. Nepāls rūpīs davolā maksā. Tas ir nedaudz mazākā 15 centi. Mums piedāvāja pagatavot vakariņas, kas mums 3 personām būtu izmaksājuši 750 rūpijas. Mēs tagad paēdīsim pa kaut kādām zem 100 rūpijām. 70, jā. Kaut 70 rūpijas mums izmaksās vakariņas 3. So, what do you do if we now get on the bikes and we drive? What do you do? Like we now will go. Oh, hello. So what do you do? But this is what I'm Hello! Don't be angry. What's wrong? This is what I'm asking. What happens? Okay, if you Can you give answer? I call me in police. Yeah, and what did I do? What did I do? Now, if you're going to Yeah, but police, what so they if do? you go, But no what problem. they do? What If you go, no this problem. is the question that Don't I'm be angry. asking. This is my I'm not angry. office. Question. If you okay, it's okay. Go. I calling in just 1 hour already in police check post. Yeah. I call in police check post. Then in, if to come here. Okay. And this is an okay. And what happens next? They come. What happens next? If next and go to down, Pokhara or Kathmandu. Jā, esam nonākuši Gazai, un te jāmaksā 4000 katram, kas ir 40 eiro, un tā kā mums budžets vispār vairs nav, mēs nevaram atļauties, reāli mēs atdodam visu naudu vairāk vai mazāk. Un tagad tikai video redzējāt, kas notiek, ja mēs vienkārši braucam tālāk, vienkārši pazvanīs policijai un mūs savāks, un mums nav iespēja. Tā ir problēma backpackeriem, ja tev nav naudu, tu neties citās vietās. Jā, mums ir jāgriežas apkārt, un mēs braucam uz Pokhāru. Es domāju, ka mēs brauksim uz Katmandu, piefilmēt to, kas tur ir noticis. Un, Jā. Nekas cits mums līdz neatliek, jo, ja mēs braucam arī tālāk, Jā, mums paņems tālāk, jā. Nu ko, un mēs esam 50 km no Pokhāras, dodamies uz Katmandu, mums vēl 150 km atlikuši. 9. maijs. 9. maijs, jā. Vēl neesam manījuši nekādas zemstrīces, tā kā sekas vai... Tā kā braucam tālāk uz Katmandu un skatīsimies, kā mēs varam palīdzēt. Ieliksim posmas bicīti iekšā. Ēdam lapsīs, šitie labie ir saldēni. Vienkārši es varētu mājās viņu sasūtīt, reāli tirgot cilvēki, atkarīgi no viņiem būt. Tad ir labais. Ok, peace! Vēl nav vispār nekādas sajūta, neskaitās pāris mājas, ka tev kaut baigās zemstrīdes bijusi. Vai man liekas, ka mēdī vienkārši uzplūtuši, viss ir smuki. Tad tagad nemaz nepateikt, ka te ir kaut kas noticis, es nebūtu zinājis par zemstrīdes. Jā. Vispār nepateikt. Tad nemaz nesaprotu, ir kādam palīdzēt, jebko? Ja izstāst, ka tā sistēma viņiem strādā tālāk, viss kā bija tā ir, nekāda atšķirība te nav. Tad mēs vēl neesam laikam trāpījuši īstajā vietā, jo meklēsim, kur mēs varam iespraukties, nobāzēsimies galās. Maijs mēs esam Katmandu un šodien mēs būvējam māju, kas būs paredzēta 40 cilvēkiem. Es domāju, ka mums paiet vēl apmēram stundu, pusotru, mēs būsim pabeiguši. Kā jūs redzat, ir atvērts arī saigas spilveni un viss pārējais nepieciešamais, lai cilvēki varētu dzīvot ārā. Šādas mājas kā šī 40 cilvēkiem piemērotām parasti nebūvējam, mēs būvējam mazākas mājas, kas ir vienai ģimenei. Bet tā kā cilvēkiem ļoti vajag, mums šodien ir jāpabeidz ar visu to, ka lietas sāk līt.
Tikko zemestrīce bija, reku mājas sabrukuši, var redzēt. Pilsētā pils, visur ir putekļi pilns, zem vēl kratās. Labi, mēs bijām augšā kalnā. Tikko trīcējuši, tā bija spēcīgi. Labi, mēs bijām augšā kalnos, mājas brūk atkal. Pēc grūdienām sanāk tā cilvēki vēl nāk laukā. Jā, redzēt, puķpot kustās. Es sēžu nojamītē, bet sometimes spirit is not enough when the earthquake kicks. Yeah. Tiklīdz zemestrīce bija beigusies, mēs lecām uz motocikliem. Viena no mūsu kolēģiem bija arī mediķis, tāpēc mēs trietā sēžot uz motociklu ar lāstām rokās braucām uz pilsētu, lai palīdzētu izrakt cilvēkus. Tiekot iekšā pilsētā, mums pārdesmit metrus no mums sabruka māja, bet par laimi neviens nebija iekšā. Visi cilvēki ir ielās, neviens vairs neguļ mājās. Vēl aizvien notiek glābšanas darbā, ar buldozeriem tiek stumts mājas un militārie kopā ar mediķiem strādā roku rokā, tāpatās arī ceļotājiem kā mēs, lai izraktu cilvēkus. Cik briesmīgi cilvēki apkārt kliedz, bērns piedz. Sievieti priekš no sāpēm kliedz. Sekoši drausmīgi. Kas notiek? Visur apkārt putekļi mākoņi. Pa sabrukušajām mājām. Plasmas maisiņus ar rokām malāt kaut kā. Viss apakš staigā, viss pilns ar plasmas maisiņiem pudelēm. Es gan nepaku. Es izdarīju. Yes! Vietējie teica, ka es esmu vienīgais turists, ko viņi redzējuši, kurš iet peldēties gangā.
7 un saulais kalna riets. Tā kā mums tā kā politika pa nakti nebraucam, jo ļoti bīstam īstenībā braukt pa naktī. Man tur pilsētas priekšā ir 2 smagās mašīnas, ceļš ir apmēram 2,50 m, tur viņas joprojām mainās un stundās. Tagad bīstam braukt pa to, laikam atradām kempingu vietu un visapkārt kalni, viss tās smuki. Pirmīt mazliet lietus noliek, bet domāju, ka būs ok. Notestēsim telti, ko iedeva Lauris. Paldies, Laurim. Ko mēs esam uzcēluši savu telti, noparkojušies. Mums tikko piebrauc mašīna, un tie cilvēki no Himalajiem mums stāstīja, Labrals stāstīja, ka Himalajos esot visforšākie cilvēki. Tā nu džeki atbrauc, viņi brauc uz kāzām, bet viņi piestāja pie mums papļāpāt, mēs uztaisījām pikniku, protams, ka viņi izvilka pudeli ārā. Un mēs svinam jau pirms kāzām. Kungs, veicu Latvijā. Say hi. Hi. Tā kā mēs atpūšamies, mums nedaudz miedziņam. Tā kā taisamies iet gulēt, esam nobraukuši 15,5 stundas, rīt dodamies tālāk uz Manali. Diena numur 2 braucam joprojām augšā. Kāls apstājās pie lielām alām, zaļiem kokiem un saulkas spītiem cauri. Arī labais skats ir. Šitās ceļš, kādu mēs braucam. Šitā mierīgi varētu būt kaut kādu feju ielēju. Feju. Pasaku feju ielēju. Jā, bet klimats mēs laikam esam atkal pie kaut 2000 metru augstum, jo gaiss ir nomainījies, viņš ir svaigs un ir atkal eglis un viss pārējais. Īstenībā braucot šo ceļu jūtos ganīs kā Latvijā. Un jā, diena 2 pagaidām labais. Acis mazliet uzpampus no vakardienas lapsenēm, bet vēl redzēt var braucam uz priekšu. Ok? Tiekamies rītā. Cerams. Apstāties! Bam, bam, bam! Pirmais accidents. Kārlim saplīs gāzes un trocīt mocim. Noplīs tos. Jā. Varbūt dabūsim skrūgriez. Laikam, ka detaļi mums ir jāskatās, bet servis tuvākais 2 kilometrus atpakaļ. 30 kilometrus no Manali no mūsu mērķa. Labāk šeit nekā kalnos, katrā ziņā. Ok. Pirks netīri. Kāls mēģinās pielaist pirmo reizi. Redzēs, vai ir izdarīts viss ok. Atstāt mierīgi. Sweet! Braucām! 4. diena Manali. Es sēžu Rasta kafejnīcā. Kāls vakar palika kempingot laukā kalnā. Tur mēs uzkāpām pie ūdenskrituma. Trekingojām. Baigi foršais skats bija. Uzkāpām augšā. Kad stundu īsumā, man liekas, kāpām. Daudz piefilmējām. Vienkārši tā kā pasakāp, sēdies uz akmeni, tad tur redzīs kalnu un ielēs tā kalniem. Un uzzinājām, ka ceļš uz Lē ir atvērts. Rīt noteikti izbraucām uz Lē, kas būs augstākā kalna pārēj. Mani finger crossed, ceru, ka mans mocis izturēs. Sestdienas rīts, 5:30. Mēs izbraucam no Manali uz Lehi pēc apmēram pusstundas. Sakrāvāsim mantas, samestas un Kāls lai dušā. Brauksim tūlīt ārā. Laikam 2 dienas aizņems brauciens. Un 400 km laikam kaut kur esot bez benzīna tankiem. Tā kā mums nav kanniņas, tad jau mums interesanti, kā mēs izdomāsim, kā tikt ar to galā. 6:30. Manālī mūs nelaiž vaļā. Gribējām braukt kalnos, bet kāļu mocim aķīts vienkārši ir pilnībā nomirs. Tagad ir laikam 2 iespējas. Pamējās uzliet jaunu ūdeni, uzlādēt 2 stundu laikā,
Ja izdosies uzlādēt, tad būs labais, bet viņi teica, ka iespējams ir tik sauss, ka vairs nevar pat uzlādēt. Tas nozīmē, ka būs jāpērk jauns, kas ir 2600 rūpijas, apmēram 35 eiro. Tā kā mums ir 8000 rūpijas tikai palikuši, tas būs baigais iegrieziens budžetā. Bet, jā, neko, jāiet kaut kur brokastis uzēst, mums 2 stundas ir, kamēr aķīts lādēsies. Tandī uzpildes stacijā, pēdējā vieta, kur var uzpildīties. 400 km priekšā mums vēl ar to benzīnu, kas ir. Tā mums viens baļais šķērslis uzradās, un cik zināms ir priekšā būs vēl 2-3 vēl lielāk. Šitāds ups ir tīri ok. Tagad kalnos pa dienām viss sniegs ir nokusis un viņš līst lejā. There's bigger ones. Yeah? Lietas sekojoši. Kārlim saplīs bremzes, tur nolūz vien klemīts. Un mēs satikām veselu pāru ar indiešiem, kas arī brauc, tikai viņiem ir mašīnas noīrētas, 1-2 tur. Tagad atbrauc mehāniķis, iemet vienkārši mocu mašīnā un aizvedīs uz leju, kas ir 300 km kaut kas. Šeit nav nekāds garantijas, ka kāds vispār kaut kur var salabot viņu. Kārlim tagad jābrauc tikai priekšējām bremzēm un vispār jāstāsta, vai to var izdarīt. Mēģināsim, skatīsimies kaut ko darīt. Lai izskaidrotu mūsu tagadējo situāciju, mēs esam kopā ar indiešu Royal Enfield Bullet grupu, bandu, kā to nosaukt. Mēs esam nokempojušies šādā vietā. Zem šiem sarkaniem jumtiņiem būs mūsējās guļvietas. Kaut gan Kārlim saplīs mocs, un viņam nāksies tikai priekšējām bremzēm braukt nākšos 370 km līdz Ladahai. Mums nenormāli paveicās. Vienkārši magic notiek. Lai gan tev liekas, ka tu kaut ko zaudē, bet vienmēr Kārlim kaut kā atstrādā to atpakaļ. Labrīt, 5:30, pirmā nakts Himalajos. Datums, man liekas, 21. varētu būt. Kārlis kā minions ieķeršos. Es arī uzvilcis visu jākas virsū. Pamodāmies ap 4, kad kājas bija slapjas, jo tad ap 3. Nu jā, lietu varēja dzirdēt jau agrāk. Bet tāds smalks lietas, taču no tās puses kā vaļā vienkārši vējš un visu pūc virsū. Guļamais galīgā mērkā, matracīši slapi ir. Tad domāju, visprātīgākais būtu atrast kādu vietu, kur palikt siltumā. Un izžāvēt mūsu guļamais matračs, lai rītā nav aklā jāiet slapjās drēbēs, slapjos matračos guļat. Mēs atbraucām priekšā upe ir. Protams, ka mēs pāri netiekam. Varbūt arī tikt, ja mēģināt. Bet te ir nepabeigts tilts. Mēs ar āru varētu pabeigt. Pirmo plāksni jau esam uzlikuši, jo ūdens dziļš ir.
800 metriem. Mans mots vienkārši mirs nost. Stundu braucu pirmo ātrumu tikai. Bet es izpaudu piedzīvojis, ka es esmu pie bremzēm. Jā, vēl jautrā. Es eju pa sliektu, pa slatroņu lēts visu. Jautrā. Esam starp kalniem atraduši telts, kur var tusēt. Tas arī foršās ir uzēst omletes, samērā lēta cena. Un esam 25 km no Saču pilsētas, kur ir iespējams palikt pa nakti. Kaut gan šeit arī var, tas 150 rūpijām. Cerību, ka Saču varbūt būs meistars, kas varēs man aizmugurējās bremzes sataisīt. Mums vajag izžāvēt guļamais un matracīšu, jo mēs vakar kārtīgi izlejām pa nakti. Bet šodien mēs meklēsim kaut ko iekšā palikt, iekšāpēs, un arī baterijas GoPro ir jāuzlādē. Jā, mums vajag elektrību. Ātri saprecējās. Nobraucām no vienas spicas, jābrauc nākošā augšā un Yamaha ņemā. Risinājums. Kārlim bija līdz vīru. Tagad viņa mocis vilks arī mani kopā ar manu moci. To bija trako Alpiem, jo te nav gaisa. Joprojām. Jā, sistēma ļoti vienkārši. Piesien tur. Un Kārļa mocis, cerams, man uzvilks augšā atkal 5 km augstumā. Let's go there. Bang? This is bang? Jautājums numur 1. Mēs vēl esam uz planētas Zeme, jo tas, kā šeit izstās, neesmu nekur vēl redzējis, varbūt kaut kādās bildēs. Jautājums numur 2, vai kādam vajag naktslampiņu? Tāds akmeņs tev var baigi daudz dabūt, un viņa ir Lielīnai, laimīgi atbraukt te. Te pilsa kristāliem un visādiem brīnumiem. Cik nevar aizsūst, visu pilsa ragiem, aitu ragiem. Jā. Šitas te aizmugurē, tas ir aitu aploks. Šeit īstumā pilns ar aitas kakām, spirām, es nezinu, kā to nosaukt, bet pilns ar ragiem. Un pilns ar ragiem, jā. Bet smūk, izstās nenormāli dīvaini. Tad es te var redzēt vienu no zemes ar lielu akmeņu, vienkārši izdūrušies laukā, tā kā kāds sadūrs viņas iekšā zemē. Ceļš ir ļoti labs. Man mocis vairāk par 50 nevalk, 60 vēl var izspiest citreiz. Tāpēc jautājums joprojām, jā. Vai šitā joprojām planēta Zeme? Jūnijas, 12:01. Mēs atrodamies pie otrās augstākās pasaules pārējas. Palīdzība ar Kārļa Avenger, arī man Yamaha tika augšā. Seja visu laiku tirpst, ik pa laikam iesāpās galva, tas kādu trūkumu. 20 minūtes ir ieteicamais, vairāk tikai nedrīkst to pavadīt augšā. Tu tagad jūt grūti elpot visu, bet piedzīvojas. Jā, mēs esam 5328 metru augstumā. Un tagad braucam lejā. Atstājām Yamaha, jo pa kalnu lejā jau es tikšu. Tagad ir labais.
procesā vienkārši kāds uz to pusi visās malās. Tikko arī sniegs uzsniga, bet bišķiņ uzsniga tāds pazuda. Vakar esot ļoti snigs šeit. Baigi tirpst ceļ, ok. Labi, mēs braucam lejā, nav ko jau. Esam Šarma Mohana darbnīcā. Mums ir ārteik labot motociklu, Ārim pieregulēja karburātoru. Un tagad ar visu to, kas esam augstu kalnos, Ārim iet pilni jaudu motocikls. Man izdevās beidzot atrast asīt aizmugurējām bremzēm. Tā kāds nozīmē, es varēšu braukt ar aizmugurējām bremzēm, jo tikai ar priekšējām ļoti grūti telā dahā, jo ir ļoti daudz smilts putekļi un jau vairākas reizes gandrīz nokrita. Pulkstenes 2 gribējām uzbraukt augšā uz augstāko spici, bet šeit, lai Dahā ir tāda lieta, ka viņiem ir vietējā motociklistu savienība, tie, kas īrē močus, viņi nelaiž augšā ar īrētiem, tā kā mums ir Delī mocis, mēs netiekam augšā. Viens variants ir... If you want to visit that place, you need to take the local bikes. Braukt lejā pilsētā, izīrēt mocis, mēs tiekam augšā. Otrs variants ir, mēs brauksim rīt no rīta 4, pirms viņi pamodušies, mēs centīsimies tikt augšā pirms indieši pamostās. Jo naktī neesot jāmaksā nodokļi ceļ. Jā, jo naktī neesot jāmaksā nodokļi, es nezinu. Es ceļu tik nenormālīgs lēts, ka esam, atstājam močus te. Pārējā laikam vairs neesot tālu. Tā mēs vismaz domājam. Jā. Uz mūsu Lasēs riepām nevar vispār pabraukt. Es esmu griezies ar 180 kāvas, ja apkrits pāris reizes. Mūsu zināšanām ir 730 un mēs esam 5600 metru augstumā. Bet viss ir ledu. 18,000 pēdas kaut kas. Netikām ar mačiem uz pašajā augšā, palika kilometrs aiz muguras, apmēram, jo baigās lēts. Labi, ka nebraucām, jo vasaras riepas nav tas paredzēts ziemai. Cilvēks nemaz nelaiž cauri, cilvēks uzbrauc augšā un brauc atpakaļ, tāpēc, ka pa nakti ir sniegs un vienkārši tīrs ledus. Jā. Bet esam augšā, esam tikuši galā. Jā! Ir augsts, nav ieteicams te palikt atkal ilgāk par 25 minūtēm. Iedzersim tēju un braucam lejā. Ejam lejā un braucam mājās. Čau!